Tagad, kad es esmu pievērsis jūsu uzmanību ar šo skaisto saukli, kuram es pilnībā piekrītu, bet par to mēs parunāsim, diemžēl, citreiz. Šoreiz mēs parunāsim par fotogrāfiju un konkrētāk parunāsim par to, cik izmaksā fotogrāfija šobrīd 21. gadsimta 3. desmitgadē. Un nevis par to, cik maksā nopirkt foršus dzelžus vai pārdot, bet cik maksā uzturēt, jeb uzglabāt šo fotogrāfiju, visu to apjomu, ko mēs ražojam. Bet, diemžēl, šis stāsts ir jāsāk ar mūsu godājumā fotomeistara Gunāra Bindes, kurš ir nodzīvojis neticami garu mūžu, bet fotogrāfam absolūti viņš ir pusmūžā. Un viņš pēdējā nesenajā intervijā, links ir aprakstā, noklausieties, patiesībā labs materiāls. Un ir cerība, ka arī visi, kas nodarbojas ar fotogrāfiju 90 gadu vecumā, būs pie tāda paša skaidra saprāta, kā ir Gunārs Binde, un es to visiem novēlu tīpaši sev. Tātad viņš teica vienu ļoti skaistu un patiesībā diezgan banālu frāzi un diezgan vecu frāzi, bet viņam arī jautāja to līdzīgi kaut ko, kā es šobrīd jautāju sev, un tā viņa atbilde bija: fotogrāfija ir taustāma. Fotogrāfija ir uz papīra, uz akrila, uz metāla, uz koka. Tātad fotogrāfija kā gala darbs, gatavs darbs, ir kaut kas taustāms. Un tad intervētājs viņam prasa, kas ir digitālā fotogrāfija. Un digitālā fotogrāfija, Gunāra Bindes acīs, ir attēls. Tas ir digitāls attēls. Un patiesībā es viņam piekrītu, jo viņš ir teicis daudz labi. Tas nav pārsteigums, ka es piekrītu Gunāram Bindem, es viņam daudz kur piekrītu. Bet šajā gadījumā tas ir mazliet sarežģītāk un mazliet komplicētāk, jo, ja mēs skatāmies uz apzinīgiem fotogrāfiem, no offense nevienam, mēs skatāmies uz apzinīgiem fotogrāfiem, kas nodarbojas ar šo lietu kaut kāda virsmērķa vadīti, piemēram, hobijs saglabāt dzimtā pagasta maiņu gadsimtu laikā, saglabāt cilvēku portretus, fotografēt kāzas, galu galā tas ir cēls mērķis, fotografēt bērnus, ģimeni, arhitektūru vispār, tad kaut kāds mērķis šai fotogrāfijai, un tas pielietojums priori tiek paredzēts, ka tas pielietojums būs. Piemēram, es zinu, ka lielāko tiesu komercdarbus, ko es veidoju klientiem, tie nonāk uz avīzēm, tie nonāk uz vides reklāmām, tie nonāk uz plakātiem, bukletiem, korporatīviem bukletiem, rokas grāmatām, un tas materiāls tiek nodrukāts, un viņš tiek lietots, un viņš tiek patērēts, un viņš ir taustāms, viņu var paostīt, pataustīt un sadedzināt un vēl kaut ko izdarīt. Tātad tā fotogrāfija materializējas vai vienā eksemplārā vai lielākā tirāžā, tas ir atkarīgs atkal no pasūtījuma. Un mākslas fotogrāfija savukārt, pretstatā lietišķai fotogrāfija, mākslas fotogrāfija nonāk izstāžu zālē, nonāk grāmatā, nonāk kaut kādā vides instalācijā, tad arī tas gala rezultāts kļūst patērētājam vairāk kārt aplūkojams, pataustāms, nozogams, pārdodams. Un tas ir arī mums sasaucas šeit ar autortiesību likumu, ka jebkurš darbs, autora darbs, ir gatavs tad, kad tas tiek publiskots un pieejams sabiedrībai, tātad padarīts kaut kādā veidā pieejams sabiedrībai. Ir otra puse visam šim, tas ir digitālā vide, tas ir mediji, tas ir sociālie tīkli, tas ir mūsu telefonu dalīšanās ar ekrānu un tā tālāk, viss šī masa ar digitālajiem attēliem. Un šeit sākas tas stāsts, tātad no vienas puses, vēl mums ir amatieru fotogrāfs, kurš darbojas savam priekam un varbūt principā neko īsti nevienam nerāda, vienkārši krājtās fotogrāfijas vai cits stāsts pārdotās fotogrāfijas stokos un kaut kur tas viss glabājas. Un te es skatos caur savu prizmu, kas ir loģiski, un mēs katrs tā daram. Manā arhīvā šobrīd, 2024. gadā, ir apmēram 500 000 digitālu attēlu, kā saka Gunārs Binde. Un jums visticamāk ir varbūt mazāk, varbūt vairāk kādam ir, un tas attēlu apjoms konstanti pieaug. Un es zinu, ka es savā dzīves laikā vēl no optimistiski saražošu vēl kaut kādu apjomu. Un šobrīd man šis arhīvs, tas 500 000 digitālo attēlu, aizņem plus mīnus 40 terabaitus. Tas nav baigi daudz, tas ir divi cietie diski, teiksim. Bet
40 terabaiti datu šobrīd, 24. gadā, un es vēl neesmu runājis par telefonu vispār, ko mums tas vēl nozīmē. Tātad tas ir apjoms, kas ir saražots ar fotoaparātiem dažāda veida, dažāda laikā, principā pēdējo 10 gadu laikā, tātad saražots ar digitālajām tehnoloģijām. Tas attēlu apjoms, kas glabājas manā arhīvā. Tur ir ģimenes foto, tur ir ceļojumi, tur ir komerc foto, tur ir klientiem, tur ir materiāls, kas ir vienkārši stokiem ražots, un tur ir vēl visādi eksperimenti, kas ir radušies procesā, kurus es glabāju. Kaut kādi 1050 līdz 100 savā laikā, šo 10 gadu laikā, ir zuduši neatgriezeniski. Un dažādu apsvērumu dēļ cietais disks nokritis, dators saplīsis, uzkāries kaut kas, vēl kaut kas. Var sakot, kaut kāda daļa, visai liela daļa patiesībā no digitālo attēlu, kas ir bijuši manā arhīvā, ir neatgriezeniski zuduši. Viss, to nav. Un varbūt tas ir iemesls, kāpēc es tik ļoti šobrīd turos un uztraucos par to savu digitālo arhīvu, jo, nu labi, ja es pazaudēju kaut kādu ceļojumu bildes, nu, es aizbraucu vēlreiz tajā ceļojumā, nu nekāda problēma, ja? Bet, ja es pazaudēju, piemēram, bērnu fotogrāfijas, sevišķi kā tās foršās, kas ir izdevušās, tad kaut kāds iekšā paliek tāds rūgtums, kāpēc es tagad visu to darīju, un tagad es to pazaudēju, un gribās to saglabāt, saglabāt gribās to ar kaut kādu garantiju apdrošināt, lai man tas digitālais bērnu fotogrāfiju arhīvs saglabātos, lai es vecumdienās varētu viņu šķirstīt, skatīties un paraudāt par to, kā tas bija baigi forši, ja, kad bērni bija mazi. Un kaut kā tas ir jāizdara. Un tagad mēs atgriežamies pie Gunāra Bindes teiktā, izdrukāt tās fotogrāfijas. Labi, es to daru. Es drukāju grāmatas ar ceļojumiem, ar ģimenes foto, es drukāju bērnu fotogrāfijas, un kaut kur viņas krājās, viņas kaut kur pie vecvecākiem aizceļ, un tā tālāk. Respektīvi, tā drukātā fotogrāfija viņi ir kaut kur plauktos, viņi eksistē, viss kaut kur ir kaut kādi albumi, un tā tālāk. Bet šeit sākas viena cita problēma, par ko es visticamāk runāšu atsevišķi kaut kad tuvākā laikā, ko es joprojām neesmu pilnībā atrisinājis. Tas ir izdrukas jautājums, un es esmu runājis par lielajiem printeriem, kā mēs varam A3 drukāt, bet A3 mēs neglabāsim mājas arhīvu. Varbūt kāds to darīs, ok, bet 10x15 fotogrāfija uz papīra izdrukāta, kura neizbalēs pēc 5 gadiem, kurā krāsas būs puslīdz ticamas tam, kas ir fotoaparātā, kas ir telefonā. Un šī ir lielākā problēma tajā, ko teica Gunārs Binde. Fotogrāfijas vajag drukāt, jā, bet manā pieredzē ar visiem mājas printeriem, ar entajiem variantiem mājas printeru, tas čakars, lai dabūtu to krāsu tādu, kā tas bija fotoaparātā, vai kāds bija datorā, uz papīra, ir grūti, tas ir čakars, tas ir sarežģīti. Tā ir printeru izvēle, kalibrēšana, papīra meklēšana, pareizu drukas iestatījumu meklēšana, atcerēšanās. Un godavārds, lai kāds tas printeris būtu, tās krāsas katru reizi ir kaut kas savādāks. Un jā, es saprotu, mēs varam nopirkt pat 2000 sublimācijas printeri, kurš dos ticam rezultātu visu laiku ārā un tā tālāk, bet godīgi sakot, tagad kurš no jums pirks par 2000 eiro sublimācijas printeri, kurus aizvien mazāk ražo, un turēs mājās un mērķiecīgi drukās tās fotogrāfijas. Mēs to nedaram. Un es pats to nedaru pietiekami daudz, pietiekami bieži, lai es varētu tā kā apsolīt nākamajām paaudzēm, ja, ka mana fotogrāfiskā mūža laikā pieredzētais tiks saglabāts papīra formātā nākamajām paaudzēm. Nebūs. Jo, pirmkārt, tas nav atrisināts vēl līdz šim tas printeri jautājums, un man ir goda vārds vairāki printeri uz vienas vai divām rokām skaitām, un neviens es varu dabūt ticamas krāsas uz dažiem no tiem printeriem, bet tas prasa atcerēties, padomāt, paņemt čeklistu ar uzstādījumiem un to visu saregulēt. Varbūt man nav trāpījies īstais labais printeris, bet es šobrīd testēju visādus mazos kabatas printerīšus, kas arī strādā uz sublimācijas principu, kas iedod mazās bildītes, vienalga kādā veidā, lai to bildīti dabūtu uz papīra. Vienkārši, ātri un ar ticamām krāsām. Un tas, acīm redzot, drukas pasaulē nav iespējams bez tiem 2000 eiro. Bet labi, tas ir šobrīd tāds
tēnkas baumas par to, kas ir jāizdara, vienkārši ir jāatrod un tad tas ir jālieto. Tā numur 2 problēma šobrīd ir tas, kas notiek mums mobilajos telefonos. Un es šobrīd pārskatot visus tēriņus, es maksāju par iCloud 120 eiro gadā. Par to, ka šim telefonam un vēl 2 ģimenes telefoniem ir backups iCloudā ar fotogrāfijām un video tikai. Tas ir terabaita abonements, jā, uz 3 telefoniem, ok, bet tas ir terabaita tātad abonements par 1 terabaita datu iCloudā. Un šeit stāsts mazliet jau kļūst sarežģītāks. Tātad tas ir 10 eiro mēnesī, 120 eiro gadā tikai par to, lai šīm fotogrāfijām būtu backups. Un te mēs nonākam vispār pie backup. Lielais arhīvs. Man stāv NAS, Network Access Storage. Tātad tas ir liela kaste ar cietajiem diskiem, kur ir iekšējais RAID backups. Tātad, ja viens disks noplīst, es viņu varu nomainīt, nezaudējot datus un tā tālāk. Ok, tā kaste man izmaksāja arī kaut kur pie 2000, un tā kaste ir paplašināma, es viņu varu pastiept lielāku, tos terabaitus pielikt klāt, bet tā kaste ir viena. Tātad tam 500 000 digitālu attēlu man ir viena kopija šajā kastē. Tagad, ja tai kastei kāds uzlej ūdeni, ja tā kaste nokrīt kaut kur smagi, ja tā kaste, nedod Dievs, pazūd, tad tā ir viena kopija. Un tur ir 500 000, tur ir iekšā 10 gadi digitālu attēlu, kurus es nevaru izdrukāt, viņus nevajag izdrukāt, bet ir nice to have, ka viņi tur ir un ka es viņus varu kādā brīdī pacelt, izmantot un vienkārši paskatīties varbūt cauri to visu, ko es esmu fotografējis, ko es esmu redzējis, un atrast tur kaut ko interesantu. Un to mēs visi darām. Visi, kas ir fotografi, mēs zinām, ka mums ir arhīvs, mēs to arhīvu skatāmies. Ja? Tīri praktiski klients pēc 3 gadiem piezvana par savu, vai tev nav tās 3 gadu vecās bildes, mums tur vajadzētu vēlreiz viņas. Nu, protams, var atrast un palīdzēt, ja? Bet mēs to visu glabājam. Tātad tam NASam, tiem terabaitiem 40, vajadzētu backupu Cloudā. Kas ir clouds? Clouds ir daudz datori tīklā, kuri sadala informāciju vienmērīgi, lai tā nekur nepazustu. Un relatīvi drošs risinājums, bet 40 terabaiti gadā maksā šobrīd apmēram kaut kur pie 1000 eiro. Plus mīnus vairāk. Un tad mēs atceramies neseno gadījumu ar Dropboxu. Man bija Dropboxā, ja jūs atceraties, par to es runāju, varbūt jūs to lietojāt, tad Dropboxā es biju sadīlojis tā, ka pa 600 eiro gadā man ir apmēram 120 terabaiti vieta, kur es glabāju visu backupu visam digitālajam, ko es radu. Un tas bija tā kā make sense, price performance ziņā tas bija ok. Man ir 650 eiro gada maksājums, bet man ir 120 terabaiti vieta, kur es varu visu glabāt. Un tad vienā dienā Dropbox vienkārši atsūta e-pastu, mēs šo pakalpojumu beidzam, turpmāk tas maksā 6000 gadā. Un tad tas tā kā vairs neizpildās. Attiecīgi, maksāt 6000 gadā, mēs nonākam jau principā pie automašīnas līzinga summa, vai pie dzīvokļa kredīta maksājuma mēs nonākam faktiski. Ja? Tas ir apmēram 500 eiro mēnesī vienkārši maksāt par to, ko jums ir backups datiem. Un tas, ziniet, pat daudzos uzņēmumos tas pat tā tas doesn't make sense. Ja? Tātad pat uzņēmums ar lielāku apgrozījumu sāks domāt, pirms maksāt vienkārši 500 eiro mēnesī par datu glabāšanu. Un individuālam, teiksim man kā individuālam fotogrāfam vai satura veidotājam, tas tā kā jau kļūst ļoti, ļoti neērti. Saprotiet, 500 eiro mēnesī, tā ir nauda. Attiecīgi ar Dropbox es tā kā šķīros, mēs ar Dropboxu vairs nedraudzējamies, un man tas pasākums, labi, man tie 40 terabaiti izmaksāt mazliet lētāk, bet vienalga tā ir nauda. Un šobrīd viss paliek dārgāk, gan tie mākoņu servisi, gan tā datu glabāšana, gan cietie diski, nerunājot par baltmaizi un pienu, viss paliek dārgāks. Attiecīgi mēs sākam rēķināt atpakaļ, ko mēs varētu nomest. Un šobrīd, teiksim, tie 120 eiro gadā par to iCloudu, jā, it kā tas nav daudz, bet tas ir 10 mēnesī. 10 mēnesī, uz Rimītu neaiziesi, degvielu tu neieliesi, tad ok, par to 10, tad paņemam Cloudu, kas mums glabā tās telefona bildes. Tagad, kas notiks, ka man tas terabaits pieaugs pilns?
Man būs jāņem vai nu nākamā pakāpe tam abonementam, vai tas terabaits kaut kur jāizkopē un jānoliek. Tātad kaut kur cietajā diskā, kurš var nokrist, kuram var uzlīt ūdens. Vai arī tam cietajam diskam ir jāuztaisa backups cloudā, tad man ir jāabonē kaut kāds storage. Ok, man ir kaut kādi terabaiti Google Drive'ā. Labi, es varētu tur kaut ko ielikt. Bet, saprotiet, tas process visu laiku ir tāds. Tagad no vienas vietas es pārkopēšu uz turieni, pārkopēšu uz turieni. Tie, kas zina kaut ko par datoriem un par IT, jūs zināt, cik laika aizņem pārkopēt 40 terabaitus no NAS diska, kuram ātrums ir 100 megabits sekundē labākajā tātad noskaņojumā. Tas ir laiks, tas ir fizisks laiks, plus jums vajag vietu, kur to visu pārkopēt. Labi, es varu nopirkt 2 nasus, ja glabāt divos disku masīvos, neatkarīgās lokācijās ar backup barošanu un tā tālāk, bet tas tāpat kaut kur maksās. Un es šobrīd nesūdzos par to, cik tas maksā. Negribi, nemaksā, viss kārtībā. Izdrukā labākās fotogrāfijas, pārējās izdzēs, ja? Lūdzu, es zinu, ka kāds no jums to gribēja teikt tikko, ja ko tu āksties dzēs ārā nederīgo. Un es tā daru, goda vārds, ja? Klientu materiāli, kas man vairs nav aktuāls, tad melnos ravus klientiem, ja, kas tiešām ir, nederēs, ja. Ok, dzēšam ārā, melnos video, jā, metam ārā, un tā vieta atbrīvojas, bet vienalga tas tīrais materiāls paliek tie 40 terabaiti. Un tad ir jautājums, es kā video veidotājs, ok, es lieku visus vidžikus YouTube'ā, forši. Jūs varat kanālā visu tur paskatīties, tur ir viss, es tur glabāju kaut kādus privātos semināru ierakstus, vēl kaut ko. Un tas ir forši līdz brīdim, kamēr YouTube izdomā, shit, mēs bankrotējām. Viss, izslēdzam serverus, ja? Tā kā tas notika gandrīz ar dpreview.com, tā kā tas notika ar daudziem citiem servisiem, kurus jūs vairs neatceraties. Un es neatceros. Un tas ir normāli, ja tā ir digitālā pasaule, izslēdzam elektrību, nav, viss servers ir klusums, tumšs, nav bildes. Flickrs. Ok, man ir abonements Flickrā. Flickr.com, kas ir joprojām dzīvs, un es viņu izmantoju, lai sērčotu dažādu objektīvu, dažādu kameru veidotos attēlus, un pēc tam domāt, vai man to objektīvu vajag vai nevajag. Tas ir forši. Otrs, par nelielu naudiņu, manuprāt, tur ir zem 100 eiro gadā, jūs Flickrā varat abonēt neierobežot uz storage, plus mīnus, kurā jūs varat glabāt gatavās bildes, kuru jūs varat veidot albumus, dalīties ar draugiem, kolēģiem, radiem, un tas ir savā ziņā ok, tas ir forši, tas ir, mazliet viņiem tā kā klibo tur interfeisu un tā tālāk, bet tas darbojas, tas ir diezgan ok. Tātad es par nelielu naudiņu varu to klaudu samest vienkārši ne tajā Flickrā, es gribēju teikt Netflixā, bet ok, līdz tam mēs tiksim. Flickrā un padalīties ar citiem, padalīties ar draugiem, nošērot ģimenei tos albumus, bet atkal tas ir menedžments. Tātad principā ģimenei ir viens cilvēks, kurš ir digitālā satura menedžeris, kurš atbild par to, un šajā gadījumā tas esmu es, ja, kas atbild par to, ka visi tie ģimenes telefoni kaut kur backupojas, ka tās bildes ir, ka viņas tur nepazudīs, tad, ka kāds nomainīs telefonu vai saplēsīs telefonu, tas tiks pārnests, ja, un tā tālāk. Tā tad ir kaut kāda sistēma, ir kaut kāda struktūra un labā prakse, kā to darīt. Un ir daudz labās prakses, kā to darīt, lai mēs varētu tos datus visus glabāt. Jo, atgriežoties pie Gunāra Bindas teiktā, mēs neizdrukāsim visu. Un tad jautājums, cik vajag izdrukāt? Ja, ja jums aug ģimenē viens bērns, cik jums gadā vajag izdrukāt fotogrāfijas? Ja jums ir 2 bērni, cik jums gadā vajag izdrukāt fotogrāfijas? Un ja jums ir 17 bērni, ko darīt jums? Prasīt palīdzību pašvaldībai. Ok. Un tad cik daudz mums tas materiāls ir vajadzīgs? Cik mēs gribam? Ok, mums atļauj rocība, labi, drukājam gadā tur 10 000 fotogrāfijas, un tad kur mēs viņas liekam? Īrējam storage boxu par 50 eiro mēnesī un kraujam tur kastēs fotogrāfijas, kuras mēs nekad neskatīsimies. Tad ir kaut kāds līmenis, kaut kāds common sense apjoms, cik daudz ģimenes albumā būtu jābūt tām foršajām fotogrāfijām. Līdzīgi kā ir ar kāzu foto, ir kaut kāds common sense līmenis loģiskajam saprātam, cik daudz jaunais pāris tās fotogrāfijas pēc kāzām apskatīsies. 100, 300, 10 000, ja, cik fotogrāfs iedos, un cik tās fotogrāfijas pēc tam tiks izdrukātas un cik viņas tiks lietotas. Tātad kaut kur, es pieņemu, ka varētu veikt pētījumu no normāla cilvēka kāzu dienas, kas tiek svinēta kaut kur aizkrauklē, nevis vai Dubajā, vienalga, kur ir kaut kāds loģiskais fotogrāfiju skaits, kuras ir vērts uztaisīt.
Es pieņemu 10, es pieņemu 50, viss. Vairāk, godīgi sakot, nē. Un, ja jūs esat tagad to kāzu dienu pārdzīvojuši, ja, jums ir mapīte ar 50 drukātām fotogrāfijām, super, jūs apskatāties, jūs ieliekat rāmītī, viss, principā jums smadzenēm pietiek trigger, lai to pasākumu atcerētos. Bērns aug, nedēļā nedēļā 3 fotogrāfijas, ja mēs tā chronoloģiski to visu ievērojam. Ja? Tas ir mēnesī 12, tas ir gadā 140 fotogrāfijas, kā jūsu bērns aug. Varbūt kādam tas nepietiek un gribās tur 100, bet principā tas ir chronoloģiski ok. Jūs redzat svarīgāko, foršāko, interesantāko. Tātad vienam bērnam jums gadā būtu jāizdrukā 140 fotogrāfijas. Gada beigās salasam, aiznesam uz salonu, izdrukājam, pasūtam, izdrukājam. It kā nav problēmas, bet atkal tā ir sistēma, tas ir menedžments, tas ir cilvēks, kurš par to atbild. Un, lai nav tā pēc gadiem, kad tagad vecāki 2 veci pensijā sēž, ja, un tagad, iedod man bērnu albumu. Kā, tu neizdrukāji? Man bija jādrukā, es aizmirsu, sasodītais Alzheimers. Kur ir? Nav. Ok, es uzvēlkos, bet ja mēs paskatāmies tā perspektīvā, ja, tad kaut kāds risinājums šajā visā prasās, un valsts ir atmetusi ar roku šim visam. Ja? Tātad valstī ir jābūvē dzelzceļa tilts, jābūvē žoks, jāražo munīcija. Tas ir svarīgi, es piekrītu, tas ir svarīgi. Bet kultūra un kultūras mantojums, kurš dokumentē šobrīd to Rail Baltica, visu to būvēšanu? Kur tas glabājas? Kur es to varu apskatīt? Vecais jautājums, par ko es runāju pirms gada. Kur mēs parastais cilvēks to varam apskatīt? Mēs varam atvērt jebkuru interneta mediju un apskatīt, kas notiek. Ok, jā, es tagad šito pieminēšu, un jūs atkal komentāros rakstīsiet, ko tu uzdrīksties un viss. Fotogrāfiju ar karu Ukrainā šobrīd ir vairāk nekā ar to, kas notiek mūsu pašu pilsētā. Un tas tiek medijos uzkrāts, un katru dienu mums tiek grūsts tas saturs, kas ir labi. Es neko neteikšu. Ja? Nevajag par šo tēmu. Acīm redzot, nevajag, jo kādu tas baigais. Kur ir fotogrāfijas ar mūsu pilsētu, kā mēs attīstāmies, kā mēs šobrīd eksistējam, kā tas notiek? Tas ir viss kaut kur privātos arhīvos, tas ir kaut kur privātos klaudos, telefonos, kurš visticamāk netiek nekur backupots, tam nav nekādas garantijas, izslēdzot elektrību, tas viss pazudīs. Un jā, Gunārs Binde teica, ka vajag drukāt fotogrāfijas, bet kurš no jums to dara? Es pieņemu, ka liela daļa gribētu to darīt un veidot mājās kaut kādu to savu arhīvu un to savu chronoloģiju, jo ko tad jūs mazbērniem, ko jūs bērniem rādīsiet? Savu telefonu, kurā vairs sen nekā nebūs. Jums tāpat vajadzēs izvilkt kaut kādu albumu, atšķirt un parādīt, kas tur notiek. Ja? Un man nav konkrēti pētījumu datu par to, cik kas šobrīd notiek ar to drukāšanu un cik cilvēki glabā, bet tāpēc, jā, varbūt ierakstiet vienkārši komentārā, jūs drukājat vai nedrukājat fotogrāfijas, cik daudz jūs drukājat, kur, kā, un vai jums ir pārliecība, ka jūsu digitālo attēlu arhīvs saglabāsies kaut vai līdz jūsu pensijai vai bērniem, mazbērniem, vai viņiem tas ir interesanti, tas ir pilnīgi cits jautājums. Un man godīgi sakot, tas baigi neinteresē, vai viņiem tas interesēs. Mans mērķis šobrīd ir, es redzu kaut ko, kas notiek interesanti, es gribu to saglabāt, un es gribu, lai kādas paudzes, gribu ir smagi teikts, man tāda fantāzija, ka tās paudzes, kas būs pēc manis, paskatīsies to materiālu un atradīs tur kaut ko interesantu. Tie, kas interesēsies par vēsturi, tie, kas interesēsies par saviem senčiem, par vecākiem, par vecvecākiem, par mums, ja? Un varbūt viņiem tas šķidīs interesanti. Ja nē, ok, vienalga, no offense, bet ja viņiem tas interesēs, tad mēs to materiālu būsim radījuši. Un man nav risinājumu. Jā, viens risinājums ir turēt mājās printerīti, bet atkal, tas es saku, lai jūs dabūtu mājās ticam baudām rezultātus tā mājas printerīša, jums ir jābūt vienam cilvēkam, kurš ir zinošs tajā, kurš māk tur iespiest pareizās pogas, jo nav godīgi, nav vienkārša printera šobrīd, kurā es varētu vienkārši ar telefonu
aizsūtīt bildi, un viņš izdrukā tādu pašu kā man uz ekrāna. Viņiem visiem krāsas atšķirās, un es par to esmu reāli vīlies daudz printeros. Un, jā, es māku dabūt no printera ticamas krāsas, kā ir aparātā vai kā ir uz ekrāna, bet tas prasa kalibrāciju, tas prasa pareizos papīrus, tas prasa ICC profilus, oriģinālās tintes, oriģinālos papīrus, un tas ir milzīgs čakars, un ja mēs tiklīdz mēs sākam runāt par salonu, tā ir kaut kāda nauda par to vienu fotografiju, un tas uzreiz paliek, varbūt nepaliek dārgāk, kā to mājas printeru uzturēt, bet tas atkal ir process, kas ir jādara, tātad ir jāvelta kaut kāds laiks no savas ikdienas, lai to darītu, lai to drukātu, un lai to arhīvu veidot, un tad ir jāpērk albumi, tad tas viss ir jāšķiro, un tā jau nav tā kā slikta nodarbošanās, tas ir ok, un tā tālāk. Bet tad es atgriežos pie tā, ka es esmu staigājis kaut kur pa pļavu, pa mežu, un fotografējis putnus, fotografējis interesantas puķītes, smukas, un man gribas reizēm paskatīties to ceļojumu, to pārgājienu, bet es nedrukāšu to ceļojumu. Ja mēs patērējam digitālā veidā to materiālu, mēs patērējam to digitālo attēlu, to digitālo bildi, to video, un tā ir, diemžēl, tāda realitāte, kas ir pretrunā ar Gunāra Bindes teikto, bet ļoti liela daļa no visa tā apjoma, ko mēs šobrīd radam digitāli, tas arī eksistēs digitāli līdz kaut kādam brīdim, līdz tas beigsies. Un tā ir individa, mana un jūsu atbildība, kā mēs to savu materiālu, digitālos attēlus, digitālos video glabājam un kā mēs par tiem rūpējamies, lai viņi netīšām nepazustu, lai viņi kaut kur mums būtu un kaut kādā veidā mēs viņus varētu pēc gadiem atrast un citi varētu pēc kaut kādiem gadiem to atrast visu. Un tā, ka, diemžēl, jā, tā ir, varētu teikt, tā skaisti radoša cilvēka individuālā atbildība par digitālā satura saglabāšanu. Tas pat varētu būt ministru kabineta noteikumos, ka tas ir jādara un tas ir jāsaglabā un katram par to ir jārūpējas. Kā to darīt? Jā, nu tad pērkam diskus, pērkam backupus cloudā un visu tā tālāk, bet nu, tur sākas tādas nopietnas pārdomas, kas tas ir, vai tam ir, cik tas ir ticami, cik tas ir droši un tā tālāk. Nu, ja jūs gribat praktisku padomu, jā, viens risinājums, jums ir kopija cietajā diskā un jums ir kopija cloudā, vienalga Google Drives, OneDrives, Dropbox, iClouds, failiem LV. Vienalga, jums ir 2 kopijas visam digitālajam materiālam, atrodiet lētāko variantu, izrēķiniet, kur tas kā ir, bet, kā es teicu, cloud, visi servisi cloudā šobrīd ir dārgi, jo trūkst cieto disku, trūkst vietas, un tas storage jautājums nerisinās tik ātri, kā risinās šo digitālo materiālu ražošanu. Nu, tad varbūt taisam izlasi, ņemam cieto disku, glabājam tikai labāko materiālu, un taisam tam labākajam materiālam drošu kopiju kaut kādā vienā vai 2 cloud servisos, un zinām, ka tas patiešām mums tur būs, kamēr mēs par to maksāsim. Un, nu, atkal jautājums, protams, pensionārs ar standarta Latvijas pensiju, cik daudz no tās pensijas tagad varēs atvēlēt naudas tam digitālā arhīva backupam, rezerves kopijai. Šaubos, vai tāda būs daudz. Clouds ir dārgi, tās ir lielas izmaksas. Ok, tādas pārdomas, tāds sacepiens. Tas nav sacepiens, tā ir realitāte, mums par to ir jādomā, mums tas ir kaut kādā veidā jārisina, vienalga kāda ir situācija citur pasaulē. Tā ir mūsu atbildība, tas ir mūsu mantojums, un jo vairāk jūs fotografējat, jo vairāk jūs maksājat par backup un par to datu glabāšanu. No vienas puses fotografējat labāk, bet mazāk, jums nebūs tik dārgi jāmaksā par backup uzturēšanu. Labi. Rakstiet komentāros, ko jūs darat, jūs drukājat, nedrukājat, ko jūs domājat par šo tēmu un cik tas vispār ir aktuāli. Varbūt tas ir aktuāli tikai man, varbūt nevienam citam tas neinteresē un tā tālāk. Ok, paldies, ka skatījāties. Visu labu. Ja jums interesē šis fantastiskais attēls, tad tas ir Samyang 135 mm f1.8 autofokus jaunais objektīvs uz full frame Sony. Fantastiska bilde, kuru būtu vērts saglabāt, ja ne vismaz digitālā formātā. Uz tikšanos!